priekš vidu atskaitēm vajadzēs uztaisīt Excel failu katru gadu ar nosaukumu aktivitātes, kur vienkārši pasakam, kāds pasākums bijis, kurā datumā, cik cilvēki bijuši un kam ir iztērēta nauda. Par katru pasākumu tā vajadzētu, īpaši par tiem, kur tiek iztērēta nauda. Un tad ir uzskaitīti visi čeki, kuri ir ieskanēti, un viņiem uz visiem čekiem ir rekvizīti biedrības. Tas ir obligāti. Un katrs izdevums ir piesaistīts noteiktām pasākumam. Ja, un tad, kad ir ieskanēts tas čeks, iedos nosaukums, piemēram, čeks numur 1, un viņš bija paredzēts plakātu drukai vai kaut kam citam, kurš bija izmantots slavēšanas vakaram, piemēram, 14. jūnijā. Un līdz ar to čeks ir piesaistīts arī ziedojumiem, jo zinām, kam cilvēki ziedo naudu, viņi iedod naudu, un pasakam gan vidām, gan arī cilvēkiem, ka mēs to naudu izlietojām, lai uztaisītu plakātus tādā un tajā pasākumā un citām lietām. Un jābūt mērķtiecīgai un caurspīdīgai ziedošanai. Piemēram, ja ir cilvēki, kuri kopā saziedo 500 eiro. Un mēs viņiem pēc tam pasakām, par šiem 500 eiro mēs uztaisījām 7 slavēšanas vakarus, 3 evanģelizācijas un 1 tādu lielāku pasākumu. Un no tiem 500 eiro varam pateikt, kā bija izdevumi par mikrofonu, nopirkām mikrofonu. Tur redzam, ka čalis dzied, un viņam aiz muguras ir stends, pateikt, ka mēs viņu drukājām, taisījām to stendu. Mēs nopirkām ēdienus priekš tām slavēšanas vakariem un pasākumiem. Un revidents ir vienkārši cilvēks, kam iedod parakstīt reizi gadā dokuments. Mārcim reizi gadā vienkārši jāiedod parakstīt vienu lietu, kur viņš izskata arī, paskatās tur. Un grāmatvedē arī ļoti palīdz ar visu.